šādu profesiju? Jā. Tā kā es mācījos starptautiskajā stilistu skolā, un man nebija darba, izejot cauri sludinājumiem, darba piedāvājumiem, ieraudzīju, ka saules salons meklē administratoru. Tā kā domāju, ka tas ir ļoti saistīts ar manu mācību, ar manu profesijas izvēli, tad pieteicos darbā. Sākumā sāku strādāt par administratoru, un tad, kad pabeidzu Birutas Magēlas starptautisko stilistu skolu, tad sāku strādāt arī kā vizāžists. Varu teikt, ka esmu piepildījusi savu bērnības sapni, jo jau bērnībā mammai revidēju kosmētikas maciņu un izmēģināju visas lūpu krāsas toņus, un, protams, ka tika apgleznotas visas lēles un arī draudzenes. Salonā strādāju 8 gadus. Sākumā sāku strādāt kā administrators, pēc skolas pabeigšanas kā vizāžists. Ja? Tā kā salonā ir ļoti liela klientu plūsma, esmu apgūsti vēl dažādas profesijas. Kā piemēram, esmu ieguvusi certifikātu zobu kosmētiskajā baldināšanā un mākslīgajā iedegumā spreikā. Tā paiet manī diena saules salonā. Man darba diena sākās ļoti agri. Jau 8 es esmu darbā un ir ļoti garas stundas, ir 13 stundas darba laiks saules salonā. Par šo laiku varētu teikt, ka diena aizrit nemanot ātri. Varētu teikt, ka lielāko savu dzīves daļu es pavadu saules salonā. Mans lielākais gandarījums strādāt šajā darbā, šajā profesijā ir tas, ka es varu padarīt sievietes skaistas, un viņas par to ir priecīgas un laimīgas, un ka es kādam varu palīdzēt, lai viņa diena būtu īpaši skaista, un cilvēks arī skaists jūtās patiesi laimīgs.